kas sievietei neļauj dzīvot mīlestībā. Sievietes pirmā prioritāte ir vajadzīgs vīrietis, lai aizbāztu tos savus iekšējos sāpju caurumus. Nē, nesaprotiet man nepareizi. Tas nav nemaz tik slikti, ka tu gribi sev blakus vīrieti. Tas ir normāli, un sievietei ir jābūt mīļotājiem vīrietim, bet nevajag būt tā, ka vīrietis ir vienīgais daļa, kā sieviete dzīvo. Un ja viņš tur neparādīsies viņas horizontos, tad viņa tur nomirs, burtiskā nozīmē, ja. Tātad iekšējais caurums, ja, par to, ko es runāju. Tas ir tas, par ko pati sieviete sevi neciena, nenovērtē sevi. Viņai liekas, ka pats labākais veids, kā tikt galā ar savu zemo pašvērtējumu un atrast kādu, kurš sievieti iemīlēs. Un tā domā daudzas, bet, diemžēl, pat tad, kad sieviete satiek vīrieti, pašvērtējums paceļas mākslīgi un uz ļoti īsu brīdi. Un tad, kad šis vīrietis kaut kur pazūd, tad attiecīgi pašvērtējums nokrītas. Jo lieta ir tāda, ka agri vai vēlu vīrietis kā spogulī atspoguļos sievietes attieksmi pašai pret sevi. Piemēram, vīrietis kļūs augsts vai sāks meklēt kaut kur citu sievieti vai vispār, pirmkārt arī aizmirsīs vispār par tādiem kā komplimentiem. Un tās, kurās saskaras ar tādu kā augstumu attiecībās, tad noteikti jums būtu vērtīgi noskatīties bezmaksas webināru, kurš ir pieejams manā mājaslapā. Links būs norādīts šeit tepat apakšā profilā aprakstā. Droši skatieties un pieskaties pie maniem uz konsultāciju saistībā par tavām attiecībām un tavu situāciju attiecībās. Tiekamies!